notiek? Kas tas par trocni? Debestrīce, vai? Tāda bezskaunība. Nu, es viņam rādīšu. Halo, te dievs! Vēl nu pie manis. Kas ir, pāter? Ko tas nozīmē? Kāpēc šie lūžņi debesīs? Ellevaš no vietas. Un tu savas vēlnišķās mašīnas uzdrošinies sūtīt man? Mašīnas ir dievīgas. Kas to teica? Visi motociklisti to saka. Kādēļ tad viņi šitas? Kaut kas viņiem nav kārtībā. Ar maniem cilvēkiem nav kārtībā, bet ar tavām mašīnām viss kārtībā. Nu, es tevi nosveitīšu ar šo podiņu. Stop, pāter, tur iekšā jābūt galvai. Tukša. Tā tad braucis bez galvas. Ko? Es nevienu pasaulē bez galvas neesmu laidis. Pārbaudīsim. Riteņi ir? Samontēsim. Kājusi? Stūre ir? Rokas ir? Lukturs ir? Galvas nav. Ja kā tā? Tukša ķivere. Nu, redzēsim, kas smiesies pēdējais. Es tūlīt to galvu sameklēšu, un tad mēs parunāsim. Kā vēlies, pāter. Pāter, es tevi iestumšu. Aiziet! Sveiciens auto inspekcijai! Piedodiet, es meklēju galvu. Patiešām braucat kā bez galvas. Es braucu kā dievs. Ko? Uzpūtiet elpu? Pietiek, vienreiz jau pūtu. Lūdzu, sekojiet man. Lūdzu. Kas tā par zīmi? Jērikas bazūne. Ko jūs teicāt? Bazūne, kas sagrāva Jērikas mūrus. Kaut kas nedzirdēts. Bībeli vajag lasīt. Jā? Un kas attēlots šeit? Svētās rīcvienība. Tātad jūs esat mācītājs. Katolis? Luterāns? Pareizticīgais? Viss tas ticības ir iekš manis. Nu, un tas pēc jūsu domām, ko nozīmē? Tas taču ir Svētās Marijas. Kāda bezskaunība. Papucis ir krietnā šonkā. Es to tūliņu uzķēru. Nu, jūs, vectētiņ, te mazliet uzgaidiet. Es pasaukšu eņģelīšus, un viņi jūs tūdeļ nogādās debesīs. Es pats tur varu nokļūt. Nē. Viņi jūs aizvedīs. Halo, te dievs. Vēl nekavieties pie manis. Kas
Kas ir, pater? Tavas muļķīgās mašīnas dēļ mani pratināja. Kāds kauns? Kas tie par ķeguriem pie sienas? Dieva zīmes. Es tās nepazīstu. Es arī nē. Bet tavi motociklisti tās droši vien zina. Stipri šaubos. Dīmju kopiju piegādāsi debesīs. Klausās, pater. Ha, ha. Vecīti uz atskurtuviem. Kur viņš ir? Pēc tētiņ. Pēc tētiņ. Un es viņam būtu par jēritas bazūri. Visu pārtaisījuši pagāni. Bet ko lai iesāk ar šo tukšo ķiveri? Ko lai tajā liek iekšā? Galvu neatradu, bet rezerves daļu man nav. Man ar rezervas daļām arī grūti. Nu tev vismaz gadās tās izbrāķētās, bet man nav nekādu. Papu! Neatdošu! Papu, helikopters nāc! Papu! Laidieties lejā! Tūlīt laidieties lejā! Dzirdējāt? Kas tev tur rokā? Rādi šur! Tā taču galva! Es zināju, ka galva jābūt. Es nekad nekļūdos. Jā, pater, tavs vārds kā kulaks uz acis. Umils bērnu klātbūtne! Tīši rakari! Prom! Nu, Tā. nu pieturi. Labi. Tūlīt. Tā. Otrādi. Ir jau otrādi. Ak, tu nejēga. Tā, nu. Tī. Jā, nu. Kur es esmu? Debesīs. Jā. Jūs jokojat. Es braucu pie Līgavas. Tagad viņa gauži raud. Kāpēc? Tu viņu atstāji sabiri gabalos. Ko jūs, doktor? Es droši vien tikai zaudēju līdzsvaru. Samaņo. Viņš vēl nav atjēdzies. To nepalaid rokas, maskarādas varoni. No tukšā ķizbe. Beidz ķīviņu. Kur jūs atrodaties? Ko man ar viņu iesāk? Laid mājās, lai precas, citādi manā mašīnām nebūs pircēju. Nu labi. Bet apsolies braukt kārtīgi un ar apdomu. Paldies, profesori. Es apsolos. Kur mana ģava? Ja nebūs autoinspekcijā, pameklē lūžņu savāktu. Es tev. No tava laime, ka es steidzos. Čau. Čau! Un tu, ragaini, pasako, kā viņš pilda solījumu. Klausos, pater? Es viņam parādīšu maskarādi. Mīļais, tu dzīvs! Mīļā. Bet man teica, ka tu... Blēņas, viegli skritiens. Nu ko, braucam uz dzimtsarakstu nodaļu. Ai, kāda laime!
Jāpaskatās, kas vainas. Laikam ātrumčupa. Mājās tu nevarēsi salabot. Tu taču zini, ka esi likos. Trešais. Ieslēdzas. Ko lai dara? Kāzas vajadzēs atlikt? Lūdzu, izbeidz. Var salauzties arī citā dienā. Varbūt tu nemaz negribi laulāties. Kaut kas traks. Nu, es zinu, ja tu tāda... Nu, pagaidi. Nu, ko tu galu galā? Nu, pamēģināsim vienreiz. Gan izkulsimies. Tūlīt tev būs trešais ātrums. Nu, gan jau būs labi. Vai tad jūs cienītā nesaprotat? Viņš jūs piekrāpa. Bet nebēdājiet. Jums ir uzticami draugi. Es tūlīt jūs izvizināšu ar savu vāģi. Kam malciņu sazāģēt? Pilsoņi! Sanāk! Vai jūsu zāģis arī kaulu griež? Pa puslopu pašam vēlam var ragus nogriezt. Tāda runa man patīk. Ķeries pie darba, citādi es nevaru dabūt galvā ķiveri. Pagaidi, zaķa pastelā! Tu man izjauksi visu romānu! Jāgātās, kāds motokros? Te par to nekas nav minēts. Papus, nāc! Ieņemsim labākās vietas! Jā! Pasteidzies! Tiešām kaut kāda skriešanās. Tātad tukšā ķivere. Tur ir es nepazīstu. Jauna konstrukcija. Laikam kāds igaunis. Un ragaindis arī. Kā viņi brauc? Garām skolai ar 120. Apdzen uz liekuma. Interesanti, ar ko tas viss beigsies.
Dīvaini. Sēra smaka, bet cietušā neviena. Jūs pasniedzat ātrumu. Uzrādiet tiesības. Piedodiet. Noskaidrosim. Nu, ko jaunais cilvēki? 2 brīdinājumi jums jau ir, tagad būs 3. un ar braukšanu cauri. Mīļais, kas noticis? Ko viņš izdarījis? Tad lūk, kāpēc steidzāties. Nu, vai nu mīkstinošs apstākļis. Viņš vienmēr brauc ļoti uzmanīgi, pat pārāk lēni. Oho! Ar motociklu notika kaut kas neparasts. Dievs ir mans liecinieks. Mani te piesauca, un es nāku liecināt. Vectētiņš, vai jūs jau skaidrā? Es nekad pilnā neesmu bijis. Jā. Kas tas par hipiju? Profesors. Aha. Nu, ko tad jūs varat liecināt? Viņš neturēja vārdu, lai vācas uz elli. Kāpēc lamāties? Te dām. Nedrīkst viņam piedot. Es jums to saku kā dievs. Nu, pagaidām dievs, tās mēs viens. Jēzus Marija. Bet es? Te jums būs papīrs uzrakstīt visu, ko zināt. Bet jūs, jaunie ļaudis, lūdzu, sekojiet man. Uz kurieni? Nu, protams, uz dzimts rakstu nodaļu. Cik jauki! Jūs būsit mūsu vedētājs. Ko lai dara, jāizpalīdz? Dīvaini. Mani viņš neatzīst, bet savam tuvākam piedod. Nudien no milīcijas to negaidīju. Karsta elle. Velns, kas tā par atskurto pudela augstu ūdens. Alo! Alo! Ja tev deguns degā liesma, kā tie zilie līdī dziesmā, vai. Tad tu droši vien jau zini, tur nav vainojami lini, vai. Beidzot tiem, kas glāzes silās, sargies valkā, sargies zilā, vai. Galvas kaus ar 2 kauliem, ceļa rādītājs pie prauniem, vai. Ziedlīni, kā tai dziesmā dzied, ziedlīni, siliem ziediem zied. Ziedlīni, silu zilās, spirta liesmā, sadegmošs un cauri dziesmā, vai. Ziedlīni, kā tai dziesmā dzied, ziedlīni, siliem ziediem zied. Ziedlīni, silu zilās, spirta liesmā, sadegmošs un cauri dziesmā, vai. Rūkts.
Balcu.